Jā, tātad sveiki visiem, un šodien tādā diezgan atklātā formātā izstāstīšu par programmu, kas skaitās kā dokumentu veidošanas programma, bet tā ir konkrēts tāds tā kā virziens, un viņa ir paredzēta pieņemšanas, nodošanas aktu renderēšanai, veidošanai un uzlabošanai. Bet programmu arī var izmantot citu dokumentu veidošanai, respektīvi pavadzīmes, dažādi citu veidu akti, piemēram, arī darbu pieņemšanas akti, nevis tikai konkrētu produktu. Bet šodien es parādīšu tādu vizuālu piemēru, ko vispārībā programmu uzstādīt, kā programma darbojās un kāds vispārībā ir tas vienkāršākais lietošanas process. Bet jā, sāksim ar to pirmo darbību, kas ir jāveic. Noteikti ir jāaiziet, jāpaskatās uz manu GitHub profilu, un tur būs programmas kods un arī programmas exe instalācijas datne. Es skatīšos blakus monitorā, es varbūt tās mazāk uz kameru, bet jā, tas svarīgākais, jā, šobrīd mēs esam šeit GitHub profilā manā pie readme faila. Tur, kur ir pieņemšanas, nodošanas aktu repozitorijas, un tur arī atradīsim šo readme failu. Un starp citu arī šitais GitHub links būs ielikts šī video aprakstā, tā kā viss zem šī video ir pieejams. Tātad viss apraksts, šis ieskaitot šo linku, kā arī būs uzreiz šis failiem LV links, kas satur exe instalācijas datni. Tas pirmais, kas jāizdara, noteikti, protams, var izlasīt visu, kas šeit rakstīts, bet arī tas, ka šeit nav uzrakstīts viss, pilnībā viss šeit nav iekļauts. Es mēģināšu tuvākajā laikā šo aprakstu mazliet atjaunināt, bet, principā, šeit ir lietas, kas ir mainījušās, protams, bet pamats ir tas pats. Tas pirmais, jā, droši vien ejam uzreiz uz to linku, tad viņš mums uzreiz tajā pašā tabā viņu atvērs tieši failiem LV, un te mums ir šis exe instalācijas fails, instalācijas datni. Un tad uzreiz varam spiest lejupielādēt. Tā, šitam piekrītam, viņš vienkārši saka, ka tas var potenciāli būt bīstams, bet tas ir exe kods, tāpēc arī failiem LV sistēma viņu īsti nevar skenēt pati. Tāpēc viņš arī tādu ziņu uzmet. Un tad mums ir jāsagaida, kad viņš būs lejupielādējies. Tas process notiek diezgan ātri, bet būtisks ir arī šis interneta ātrums, kāds ir pieslēgtiem datoram. Tātad es vēl vēlos pastāstīt, ka šis ir pilnībā jauns dators, uz kura programma nav programmēta, tāpēc arī es varēšu visu parādīt, kas un kā ir, ja uz konkrētā datora nav nekādi Python repozitoriji taisīti, ja nav nekādas Python instalācijas datnes veidotas, tad es arī parādīšu, kā viss veidojās. Parastā datorā, uz kuras arī uzstādas dažādas programmas. Kā redzam, kur mums arī ir šī datne lejupielādējusies, un mēs uz viņas varam jau spiest virsū. Es atvēršu caur šajien, tā būs arī ātrāk. Show in folder. Tā. Tā, uzreiz varam redzēt, ka mums ir viņa lejupielādējusies un atrodas pie downloads. Noteikti viņi arī tur būs, kas ir noklusējumi lejupielādēšanas vieta no interneta. Tātad mēs uzreiz varam arī spiest. Mēs īstenībā šito varam taisīt ciet un uzreiz spiest virsū.
Tā, būs mazliet jāuzgaida, kur man viņš atvērās. Tātad. Nu, un tas pirmais, kas būs Windows Protected Your PC. Šo nebūtu jāņem vērā, jo programmu esmu izstrādājis es pats, un viņi nav certificēti. Nu, tā kā Windows nav man devis nekādu certifikāciju programmai, tāpēc arī Windows Defender, Microsoft Defender parādīs šādu ekrānu. Bet šo nebūtu jāņem vērā. Mums ir jāspiež More Info un uzreiz redzam Akta Generators Setup 1.0.0.exe files. Publisher nav zināms, jo programma nav certificēta. Bet, jā, mēs varam spiest Run Anyway un ejam uz nākošo darbību. Tātad šeit būs mazliet jāuzgaida, mazliet kāds brīdis, līdz dators atver instalācijas logu. Un instalācijas logā mēs jau varēsim veikt dažādas instalācijas darbības, piekrist noteikumiem un tā tālāk. Tad, jā, es nezinu, vai jūs redzat monitorā, uz kā man notiek šī video filmēšana, bet ja jums izlec tāds loks, kur ir jāpiekrīt vai veikt izmaiņas jūsu datorā, jums ir jāspiež jā. Vai arī no angļu valodā būs changes to your device, tad spiežam yes. Un, kad būs uzspiests yes, tad atvērsies šis instalācijas loks. Tā, es varētu aizvērt šo. Aizvērsim arī šo. Un atvērās šāds setup loks. Šeit redzam, kad Poplar, kas faktiski ir šis datorredzes un PDF kombinācijas, kā lai labāk pasaka, pārveidošanas bibliotēka, faktiski. Un Poplar mums ir jāinstalē. Tad mēs spiežam OK, un mums Poplars pats instalēsies. Izleks šāds loks, mēs izvēlamies, kur mēs gribam, kur atrodas konkrētās programmas faili. Man tie būs C diska daļā pie programmu files ar programmas nosaukumu Akta Generators. Un kā redzam, šī programma aizņem mazliet vairāk kā 1/4 gigabaita. Ja tiešāk, tad 276,6 megabaiti. Jā, tad spiežam next, mani apmierina šī konkrētā vieta, kur saglabājās visas datnes. Spiežam next. Un šeit atverās šāds loks, kur var izvēlēties additional tasks, jeb papildus uzdevumus. Mēs gribam, lai izveidojās arī šis desktop ikona, jeb darba virsmas ikona, un darba virsmā šī ikona būs redzama, kas ir programmas ikona. Labi, šo atķeksējam, un arī uzreiz pēc instalācijas mēs gribam, lai atverās LibreOffice download page, jeb LibreOffice lejupielādes lapa. Kam ir nepieciešams LibreOffice? LibreOffice ir nepieciešams, programmā es pēc tam tiešāk arī pastāstīšu, lai mēs varētu pievienot kā pielikumus šim izstrādātajam mūsu aktam vai citam dokumentam šos, piemēram, Word failus, Word vai Excel failus. Un tad programma, kas ir LibreOffice, automātiski viņus pārveido PDF failā, un tad šis PDF fails automātiski iekļaujās kā pielikumi šajā dokumentā, kas ir vai nu akts vai cits jums vēlams dokuments. Par cik uz konkrētā datora nav instalēts LibreOffice, es arī atķeksēšu, ka mums ir nepieciešams šī LibreOffice lejupielāde.
Bet, ja jums jau ir uzstādīts LibreOffice, tad šādu ķeksīti var nelikt. Bet, jā, tātad spiežam tālāk next. Un arī, piemēram, varam redzēt, ka šeit ir add Poplar to path, kas ir arī rekomendēts, ka pieliek tātad, vispārībā sistēmā šo Poplar kā sistēmas daļu. Spiežam next, mēs apstiprinam, ko mēs darīsim, piemēram, šo destination location un arī additional tasks, kas mums ir nepieciešami. Un viss, mums ir ready to install, spiežam install, un šeit būs mazliet jāuzgaida, kamēr instalējās gan konkrētās programmas datnes, gan arī Poplar instalācijas datne, kas satur vēl papildus failus. Jā, tad mēs mazliet uzgaidām, un tad arī pēc šīs instalācijas atvērsies loks, kurā mēs varēsim redzēt visu, ko mēs varam izdarīt programmā, tad, kā PDF pamācība, kas ir turpatās arī GitHubā pieejama, tikai mazliet paplašinātā veidolā, ko es arī esmu atjaunojis. Jā, tad mēs redzam, kad izlec arī loks setup Poplar was added to your user path. Un jā, tad šo arī spiežam OK. Mēs varam atķeksēt, kas mums nepieciešams. Es atķeksēšu visus. Viņš atvērs user manuāli PDF dokumentā jūsu noklusējuma PDF skatīšanas vietnē. Skatīsimies, kur atvērs šeit. Un arī atvērs šo LibreOffice lejupielādes web lapu. Spiežam finish. Un tad tālāk skatāmies, kas notiek. Tad ir mazliet jāuzgaida. Tātad varam redzēt, kad ir atvēries LibreOffice. Un tad arī uzreiz mēs viņu varam lejupielādēt. Tātad Windows 64 biti, ja jums ir cits, piemēram, macOS vai tam līdzīgi. Tad, bet šobrīd pārsvarā visiem Windows 10, Windows 11 izvēlamies 64 bitu. Jā, tā, viss. Viņam būtu jāsāk pašam lejupielāde. Bet arī tas, ko es vēlos parādīt, ka noklusējuma PDF skatīšanas programmā ir atvēries arī šī pamācība, kā lietot programmu. Šeit ir šis PDF dokuments, kur ir viss sīki un smalki izstāstīts, kādas ir funkcijas, no kā programma sastāv, ko nepieciešams vēl papildus uzinstalēt. Un jā. Bet šobrīd mēs versim ciet, kas mums nav nepieciešams. Šo arī. Tas, ko es varu šobrīd jau vērt vaļā, ir šī programma. Tātad viņi saucās akta ģenerators, un viņi jau būs pieejami arī Windows vidē, arī meklētājā. Tad mēs viņu varam spiest, viņu var atvērt kā administratoram, kā arī uzreiz var atinstalēt, ja nepieciešams pieņemsim instalēt kādu jaunāku versiju, vai arī jums programma vairs nav nepieciešama. Bet šobrīd spiežam Open, atvērsim konkrēto programmu vaļā. Un, kā tad izlabot šo priekšskatījumu kļūdu? Mums ir jāiet tālāk uz meklētāju, Windows vidas meklētāju, un jāraksta iekšā Poplar. Tā, pop ar 2 P, Poplar. Un jums piedāvās file folder un spiežam Poplar. Un tad tālāk mums ir šis bin files. Mums vajag iekopēt, sākumā nokopēsim bin faila atrašanās lokāciju. Mums vajag vidi, kurā viņi ir pieejami. Tātad uzspiežam bin un tad izvēlamies jebkuru failu, kas ir bin folderī, bin mapītē un spiežam properties.
Un tad, kad mums ir properties, tad mums izliks šāds loks, Ctrl+C, nokopējam location un ejam ārā. Un tad tas, kas mums šobrīd ir jāizdara, mums ir šajā pieņemšanas nodošanas aktu ģeneratoru programmā jāiziet uz papildus iestatījumu. Un papildus iestatījumos šeit ir tāda vieta kā Poplar bin direktorijas ceļš Windows vidē. Tad arī šeit mums viņš arī ir jāiekopē un viss. Tad mēs tālāk arī varam iet. Tātad C, programma files, akta generators, Poplar, un tad viņš būs pie bin. Tātad mums jāiet uz savu disku, tad jāizvēlās programma files, jāatrod akta generators, Poplar mapīte un bin. Šāds būs lielākoties links, kā izskatīsies, bet ja jūs izvēlējāties citu lokāciju, kurā atrodas faili, tad viņš arī izskatīsies savādāk. Bet tātad, aktuālais, kas mums ir no LibreOffice. Tātad, mums ir jāuzinstalē LibreOffice, un tas mums ir izdevies, ir jāinstalē exe fails. Ja jums nav MSI dators, tad ir jāuzinstalē šis exe fails, lai arī mēs varētu uzinstalēt LibreOffice. Un tad šeit mums ir LibreOffice. Mēs visam piekrītam, un lai viņš tu pats uzinstalējās. Tad tālāk ejam atpakaļ uz programmu, tad jau arī sākšu pamazām stāstīt, kas ir kas. Tas tā pamata sadaļa, pamata taps programmā noteikti ir šī sadaļa, kas ir pamata dati. Tātad šeit mēs uzreiz, kā varam redzēt, mums ir pieņemšanas nodošanas akts jau uzlicies pašā programmā, kas ir paņemts no tātad šabloniem. Šis ir testa šablons, lai uzreiz mums būtu kaut kāds piemērs, kā veidojās šī sistēma mums. Ja, bet ja mēs ejam uz pamata dati, tad mēs uzreiz šeit arī varam ģenerēt šī akta numuru. Tad mums arī ir datums, kas ir sistēmas jau, bet arī mēs šeit varam uzspiest ielādēt sistēmas datumu. Ja mums ir kaut kāda vieta, tad mēs to varam ierakstīt šeit, vai arī iet uz tabu karte un kartē izvēlēties kaut kādu konkrētu adresi. Es izvēlēšos, piemēram, kaut kur Ogrē pieņemsim, jebkur, kaut kur šeit. Un tad mēs varam redzēt, ka adrese ir iegūta, mēs spiežam OK, un tad mēs to varam iestatīt kā vieta lauku, bet tas jau arī ir izdarījies automātiski. Tātad Lapu iela, Ogre, un mums nekas ar roku šeit faktiski nav jāraksta, ja mēs zinām aptuveni kartē, kur tā vieta atrodas, mēs vienkārši atķeksējam, un viņa jau uzreiz būs šeit. Ja? Tātad mēs arī varam pievienot, ja mums ir kāds pasūtījuma numurs, piemēram, vai pavadzīmē, ja mums nepieciešams pieņemšanas nodošanas aktam, es randumā arī ierakstīšu kaut kādu pasūtījumu numuru, kas mums arī varētu veidoties šajā gadījumā. Un pasūtījuma numurs mums uzrādās augšā, kur ir pasūtījuma numurs. Un arī mēs varam pievienot to pašu līguma numuru, piemēram, arī randumā es ierakstīšu kaut kāds skaitļus. Un tas arī mums uzrādīsies tur patās augšā, tikai šeit, piemēram, tur, kur ir visi datumi. Līguma numurs, izpildes termiņš, pieņemšanas datums un nodošanas datums. Pašā šajā šablonā tas datums ir visai aizdomīgs, vai ne, 1900. gads, bet tas ir tāpēc, ka programmā nekas vēl nav norādīts. Mēs varam ielādēt sistēmas datumu katrā no vietām,
un mums parādīsies jau šajā dokumentā, ka mums ir 2026. gads. Tātad, bet mums ir, mēs varam aiziet šeit pie rīkiem. Un varam redzēt, ka mums ir šis datums nomainījies. Mēs arī varam neiet šeit pie rīkiem un netīrīt šo priekšskatījumu kešu, jo viņš tik un tā pēc brīža atjaunosies pašā dokumentā, un tā, kad mēs jau ģenerēsim PDF failu, tad viņš jau automātiski būs iekļauts. Šitais tikai priekšskatījums, un tikai dēļ priekšskatījuma mums ir nepieciešama Poppler instalācija. Dēļ nekā citu. Nekur citur šis Poppler nespēlē neko, tikai dēļ šī priekšskatījuma, lai varētu apstrādāt šos PDF ģenerētos datus, ko mēs arī ievadam, lai mums uzreiz viss būtu forši parādīts un rakstīts priekšā, kā mums izskatās tas konkrētais dokuments. Tātad ejam tālāk uz, pieņemsim, ka mēs esam savadījuši arī tos datumus. Mēs šeit tos datumus varam ar roku arī izmainīt, bet varam arī viņus atzīmēt šajā kalendārā. Vai arī ielādēt no sistēmas un tad pēc tam ar roku pielabot. Viss tas ir iespējams. Un tad, ja mums ir kaut kāds strīdu risināšana, tad mēs varam šeit jau arī defaultā ir noklusējuma tas teksts, tātad viss strīd, kas izriet no šī akta, tiks risināts sarunu ceļā un tā tālāk. Ja? Un šo bloku mēs varam saglabāt kā vienu no šādiem pamata blokiem, kas mums tālāk, pieņemsim, programmu attīstot, būs arī nepieciešams. Mēs varam spiest saglabāt bloku, mēs nosaucam, piemēram, viņu par pamata teksts un spiežam OK. Un viņš uzreiz jau būs saglabājies šeit pie mūsu vēstures. Un šeit mēs arī varam, piemēram, tikai daļu no šī šādi. Un arī saglabāt bloku, piemēram, arī pamata teksts saīsināts. Vai man kaut kas? Jā. Tātad šeit mums viņš ir. Es gan kaut ko neierakstīju līdz galam, bet var saprast. Tātad pamata teksts saīsināts. Mēs viņu arī varam izdzēst ārā tikpat labi. Un saglabāt no jauna bloku. Tātad pamata teksts saīsināts. Bez garumzīmēm, jo man šim datoram uzlikt angļu valodas klaviatūru. Bet to šobrīd nemainīšu, lai tīri vizuāli parādītu, kas un kā darbojās. Spiežam OK un redzam, ka mums arī tie divi bloki ir saglabāti. Un mēs spiežam, piemēram, pamata teksts, divus klikšķus un viņš būs ielādējies. Pamata teksts saīsināts, 2 klikšķi un viņš būs ielādējies. Ja? Bet es atstāšu to noklusējumu, jo man šeit tas ir viskorektākais. Tad mums šeit ir arī iekļauta konfidencialitātes klauzula, kas ir šeit. Konfidencialitātes klauzula nav labojama, tā ir tāda, kāda ir norādīta šeit dokumentā pašā. Es to jums parādīšu, kā viņi izskatās. Tā, momentu. Un konfidencialitātes klauzula ir tāda. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas iegūta šī akta ietvaros, izņemot gadījumus, ko nosaka normatīvie akti. Un tāda tā arī paliek. Bet, ja mums viņa nav nepieciešama, mēs vienkārši izķeksējam šeit ārā to ķeksīti, un mums viņa vairs tajā dokumentā arī neuzrādās. Kā redzam, tā, kamēr uzģenerē to dokumentu, tur arī paiet kāds laiks. Tātad šeit vairāk konkrēts konfidencialitātes klauzulas nav, bet es viņu saglabāšu, man viņa patīk. Tātad šeit arī mēs varam pielikt kaut kādu tekstu par soda naudu. Pieņemsim, šobrīd mums ir 0,50%. Un tad
šis teksts uzrādās, piemēram, 0,50%. Bet ja mēs ieliekam, piemēram, 0%, tad mums šī teksta vairāk nav. Nu, jā. Kamēr viņš uzģenerē, viņam ir daudz darba, ko ģenerē, tad kā redzam, ir pazudusi šī soda nauda. Un to es arī šobrīd neietveršu, tas nav būtiski arī iespējams pieņemšanas nodošanas aktos. Tā, un piegādes nosacījumi. Šeit mēs arī varam veidot savus blokus, bet es atstāšu delivery at place DAP Rīga Latvija. Bet to arī mēs īstenībā varam saglabāt šobrīd. Tā, es darīšu tā, es nokopēšu šo, Ctrl+C, saglabāt bloku, Ctrl+V. Ok. Un mēs redzam, ka mums ir jau pieejams šis bloks šeit. Un mēs arī viņu varam pārsaukt, piemēram, es nezinu, sūtījums vai tā tam līdzīgi. Un viss. Un arī saglabāt bloku, un tad ar 2 klikšķiem viņš ielādājies iekšā. Ja mums ir apdrošināšana, tātad apdrošināšanas teksta šobrīd, kā redzam, šeit nav, bet es apskatīšos. Tātad, ja mums nav apdrošināšanas teksta, tad viņš ieliek defaultā, tātad noklusējumā, preces ir apdrošināts pret bojājumiem un zaudējumiem līdz pieņemšanas nodošanas brīdim. Bet, ja mēs izņemam šo ķeksīti, tad šī teksta vairāk šajā aktā nav. Tad viņš neparādās. Bet mēs šo noklusējumu tekstu arī varam vienkārši mainīt. Piemēram, preces ir apdrošinātas punkts. Un to bloku uzreiz saglabājam. Piemēram, nezinu, es viņu nosaukšu par testu. Spiežam OK. Viss, viņš ir saglabāts. Mēs viņu ielādējam. Un kamēr šādi ten. Ok. Ja jums, piemēram, šajā priekšskatījumā kaut kas neatjaunojās, tad par to nav jāuztraucās. Tad viņš noteikti būs ģenerētajā PDF, bet ja jums tas nepatīk, tad mēs varam nospiest vienkārši uz klaviatūras F5 vai iet šeit rīkos un atjaunot priekšskatījumu. Un tad viņš arī uzreiz šeit parādās, ja? Bet viņš arī nav obligāts. Nu, pieņemsim, ja jūs atjaunosiet kaut ko puses sadaļā, tad viņš arī pats atjaunosies un jums būs. Tātad papildus nosacījumi, tur ir tas pats, piemēram, kādi papildus nosacījumi saglabājam bloku, visus blokus var saglabāt, un tad tie bloki būs pēc tam pieejami arī nākošajās dokumentu ģenerācijas reizēs. Piemēram, ja jūs izstrādājat vienā dienā vienu dokumentu, ja nākošajā dienā izstrādājat otru, jums nepieciešams tas pats bloks, jums nav jāiet uz to pašu PDF dokumentu un jākopē tas teksts, bet jūs vienkārši izvēlaties šeit vienu no saglabātajiem blokiem, un viņš jau jums ielādējās pašā dokumentā. Tad šeit arī ir atsaucas dokumenti. Es atstāšu, kā ir šobrīd, šeit arī tas pats veids. Saglabājam bloku, ja nepieciešams ielādējam, izveidojam jaunus vēstures blokus, un tad viņi arī šeit uzrādīsies. Tātad atsaucas dokumenti, pavadzīme un garantijas talons. Nu, es nezinu, vai šī datora ir kaut kādi dokumenti, ko es varu izmantot, bet pamēģināsim pievienot kādu atsaucas failu. Un atsaucas faili pievienosies kā pielikumi šim konkrētajam dokumentam. Tātad aiz paraksta. Pievienot atsaucas failu un pamēģināsim atrast kādu dokumentu. Nu, pieņemsim šeit. Tas ir Microsoft Word. Īstenībā pamēģināsim, vai viņš strādā. Jo šie Docx un Microsoft Word formāti ģenerējās šajā LibreOffice sistēmā. Tāpēc arī nepieciešams tikai šis LibreOffice, lai parādītos Word formāta dati un datnes, tātad Word formātu un Excel formātu.
Un kā redzam, mums ir pievienojušās jau papildus lapas, un mēs pa viņām varam staigāt, un šeit ir jau arī pievienots. Šeit ir kaut kāds uzdevums no skolas, tas nav īpaši svarīgs, bet jā, nu mēs varam redzēt, piemēram, atvasinājums 1, pašu kapitāls uzdevumi .docx un lapa 3 no 5, kas arī atbilst realitātei. Un tāpatās mēs arī varam pievienot Excel dokumentus, PDF dokumentus, kā atsauces dokumentus, un uzreiz norādīt atsauces dokumentu numurus, failus, vienkārši norakstīt no šejienes, pieņemsim. Tad arī man šeit ļoti būtiska lieta, mēs varam šifrēt šo jau, to, ko mēs ģenerēsim dokumentu, piemēram, PDF dokumentu ar paroli. Es iesaku īstenībā nevis sākumā atķeksēt šo ķeksīti, bet uzrakstīt, piemēram, paroli. Parole būs tests, un atķeksējam, ka mums nepieciešams šo dokumentu šifrēt ar paroli. Viss. Un viņš būs šifrēts paroli. Ja nepieciešams kādas piezīmes, tad to arī mēs varam veikt. Šeit noklusējumā konkrēti šim šablonam ir šāds, bet viņu var vienkārši mainīt, var tieši to pašu veikt, saglabāt bloku, pievienot bloku un tā tālāk. Tas nākamais ir par elektronisko parakstu. Šobrīd visi dokumenti, vai ne, pārsvarā parakstās ar elektronisko parakstu, bet noteikti ir arī fiziskie paraksti. Tas nākamais ir, kā iespējot, lai šeit neparādās kaut kādas tās fizisko parakstu vietas. Tad mums ir jāķeksē šie abi ķeksīši, kas ir elektroniskais paraksts un elektroniskā parakstā aktivizācijas vietas pašā dokumentā. Un tad tās arī tiek ieliktas. Bet varam vēlreiz uzspiest, pieņemsim F5. F5, un tad tas priekšskatījums tiks ģenerēts. Tātad, es gribu mēģināt uzskatīties šeit arī viss kārtībā. Un pēc kāda brīža jau ir ielikts. Tātad šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satura laika zīmogu. Vēl kas, ko es vēlos piebilst, kāpēc notiek kaut kā šī mazā aizskave, kad neparādās uzreiz. Tas ir tāpēc, kad, lai nepārslogotu šo datoru, lai viņam nav uzreiz tur 100 uzdevumi, kad ir jāatjauno šis PDF dokuments, uzreiz kaut kas jāizdara, lai viņš ņemtu uzdevumu pa vienam, un tad arī notiek tā mazā aizskavē, bet manuprāt, tas nav būtiski. Ja nepieciešams atjaunot, nospiežam F5 vai aizējam uz rīkiem un atjaunojam šādu manuāli. Bet, tajā pašā arī PDF dokumentā nekas nemainās. Tātad, jūs arī gan jau pamanījāt, ka šeit ir šāds QR kods. QR kods tiek pievienots automātiski, bet mēs viņu arī varam noņemt. Tas QR kods satura šī pieņemšanas nodošanas akta numuru un cik daudz ir pozīcijas un izveids datumu. Ja noskanē ar telefonu vai kā citādi, tad arī tas parāda, tīri kā dokumentu uzskaitas sistēmai, piemēram. Bet mēs viņu varam noņemt, un tad viņš vairāk neuzrādīsies. Tā, atjaunojam šo priekšskatījumu. Kā redzam, ka šī QR kodu vairāk nav. Bet mēs viņu atstāsim, lai arī es pēc tam fiziski varu parādīt, kā viņš izskatās. Un šobrīd šis QR kods parādīsies tikai šajā pirmajā lapā, jo mums ir ieķeksēts ķeksīts pie QR tikai pirmajā lapā. Bet šis QR kods var arī nebūt tikai pirmajā lapā, tas var būt visās lapās. Un mēs atkal atjaunojam. Un
šito arī mums jāizņem ķeksītes. Aizmirsu pavisam. Šeit ir divas vietas, piemēram, QR tikai pirmajā lapā, QR tikai pirmajā lapā. Ja mēs gribam izņemt, tā kā pievienot, ka mums ir visās lapās šis QR kods, tad mums ir jāizķeksē abi ķeksīši. Tad šim QR kodam vajadzētu parādīties visās lapās. Tātad viņš atjauno vēl. Tad mums arī šis QR kods ir visās lapās, arī pielikumu lapās un tā tālāk. Bet man patīk, ka viņš tikai vienā lapā, tāpēc arī es viņu atstāšu. Un QR kodam arī ir iespējams pievienot saiti, atķeksējot šo ķeksītu un norādot saiti, bet to šobrīd nedarīšu. Labi, tad mēs varam iet uz nākošo tabu, kas ir puses. Kā redzat, šeit ir jau kaut kādi šie pamata dati, kas ir bijuši no šī šablona, bet mēs viņu jebko varam pielāgot, piemēram, sijā, es nezinu, testa uz mums un šādi. Viņš arī uzreiz parādīsies šajā PDF priekšskatījuma dokumentā, bet es šobrīd nerakstīšu visus, lai mums vienkārši šis laiks neaizskavētos. Bet, mēs šo visu izmainam, visu ieliekam, un arī tas labais, ka mēs šeit varam arī, piemēram, mēs nezinām konkrētu adresi, uzspiežam sarkano punktiņu, un mēs varam izvēlēties, piemēram, lokāciju, kurā vietā atrodas konkrētais uzņēmums. Ok, un viņš jau ir iekopēts šeit. Mums nav nekas jāraksta roku, mēs vienkārši iekopējam jau no kartes. Pārējais gan uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktpersona, amats, pilnvaras pamats, pieņemsim, šis pilnvaras pamats ir pilnvaras pamats vai uzņēmuma īpašuma tiesības vai arī cits. Tad mēs šeit vēl varam iekļaut visus pārējos datus un juridisko statusu, piemēram, juridiska persona, fiziska persona vai pašnodarbinātais. Un tāpat tās arī šajā nodevēja pozīcijā. Bet, un tad viņas parādās šeit, šajā puses vietā. Tālākais noteikti ir tabs pozīcijas. Šis arī ir diezgan tāds sarežģīts ar daudz iespējām. Tabs mēs varam izdzēst visas šīs pozīcijas. Es izdzēsīšu visas, lai mums tās nejauc šeit galvu baigi. Un šeit, kamēr viņš vēl visu atjaunos. Bet, varam redzēt, ka šeit arī ir ķeksīts rādīt cenu apkopojumu zem tabulas. Ja mums nav nepieciešams šis cenu apkopojums, tad mēs ķeksīti atķeksējam nost, un mums cenu apkopojumu vairs nebūs. Tāpat tās varam mainīt šeit šos tabus, nevis tabus, bet kolonas. Un kā redzam, ka vairāk arī nav neviena produkta, nav šī cenu apkopojuma zem tabulas. Es parādīšu, kā tas izskatās ar cenu apkopojumu un ar default šo tabulas noformējumu. Piemēram, pievienot pozīciju, apraksts, testa, produkts, daudzums pieņemsim, ka mums ir lai parādītu, ka programma arī proti rēķināt. 4. Kāda mums ir vienība, šobrīd atstāsim gabalos. Cena, es nezinu, šeit jāraksta cena bez PVN, tātad, 24 eiro. Viņš programmā arī automātiski uzreiz aprēķina, ja mums ir seriālais numurs, ierakstam seriālo numuru, ja mums ir foto, izvēlamies kādu no foto. Tā, kur mums kāds varētu būt, kāda bilde. Un pieņemsim šādu bildi. Tas ir vienkārši randomā bilde, ko es arī uzreiz atradu sistēmā. Tā nav kaut kāda tur nozīmīga bilde. Bet,
kā varam redzēt, jau kaut kāda informācija ir ielikt priekšskatījumā, bet tajā arī iekļausies viss pārējais, ko mēs esam iekļauši. To starp šī bilde. Bet mēs tās neizmantotās sadaļas varam vienkārši paslēpt. Un viss. Kā redzam, tātad viņš vēl atjaunosies. Tad šīs kolonas arī vairāk nebūs redzamas pašā dokumentā. Tātad, un tabula arī ir pati pielāgojusies tam izmēram, kāda ir šī pozīcijas, šis lauks, ja? Bet mēs arī varam pievienot, piemēram, citu kolonu, kas mums nepieciešama, nezinu, testa kolona, spiežam OK, un viņi pievienosies šeit, bet mēs viņu arī varam pievilkt, piemēram, šeit aizvilkt, un mums pēc kāda laika arī būs šī testa kolona pievienojusies. Tātad redzam, ka viņi ir šeit. Un tad, kad mūsu priekšskatījums gatavs, tad arī viņi pārvietosies šeit. Bet šeit arī mēs varam iekļaut visu, kas mums nepieciešams info. Tekstu, ciparus, jebko. Un kā redzam, tad mums arī, un starp citu arī mēs viņu varam arī paslēpt, piemēram, parādīt kolonas, šeit rādās viss, kas ir noklusējumā, un parādīt pielāgotās, mēs viņu arī varam paslēpt, un viņi tik un tā saglabāsies uz visu laiku. Mēs viņu arī varam, protams, izdzēst, reku, kur ir dzēst kolonu. Šeit ar šo pogu mēs varam izdzēst tikai pašu pielāgotās kolonas, bet mēs viņu varam arī mierīgi paslēpt un nedzēst ārā, ja mums kādreiz vēl kaut kad ir viņa nepieciešama. Jā, kā redzam, kad tas, kas šeit kopā bez PVN ir 96 eiro, bet PVN ir 21%. To PVN mēs varam mierīgi, piemēram, noņemt vispār, uzlikt lielāku, uzlikt mazāku, pēc konkrētās valsts un konkrētās nepieciešamības. Šeit arī kolonu iestatījumi, mēs viņus varam pārvietot, tās default kolonas varam arī pārdēvēt, viss, kas nepieciešams, ja? Un ja mums ir kādas fotogrāfijas kā pielikumi, tad tās arī mēs šeit mierīgi pievienojam, un viņas jau pievienosies šeit pirms paraksta, un paraksts būs pēc fotogrāfijām. Iestatījumi un eksports. Šī arī ir svarīga sadaļa, ja mēs gribam kaut ko eksportēt. Eksportēt varam arī šeit, vienkārši nospiežot PDF vai dociks, no atkarībā, kas mums nepieciešams. Bet varam arī šeit veikt datņu eksportu. Pieņemsim, reku mums ir logo sadaļa, ko mēs arī iepriekš īstenībā neatlasījām. Ja mums ir kāds logo, tad to mēs izvēlamies šeit. Nu, es nezinu, man šeit laikam ir kaut kāds Gmail logo tikai pieejams. Tīri, lai būtu redzams, kā izskatās tāds dokuments. Šis logotips pievienojās ne pašā dokumentā, īstenībā viņš pievienojās tikai titullapā. Bet es parādīšu, kā tas izskatās šeit fiziski. Redzam, ka nekur tas logotips nav pievienojies. Tad tas, kas man pašam patīk, kas nav šajos default noklusējuma iestatījumos, mēs ejam uz papildu iestatījumu un atlasam, ka mums ir nepieciešama titullapa. Tā. Tikai man tad jāatcerās, kur tas bija. Rekur, atķeksējam pievienot titullapu. Un uzreiz mēs redzēsim, ka šeit būs viena no 6 lapām.
Tātad viena no 6 lapām, un pirmā lapa būs jau šī titullapa ar mūsu izvēlēto logo. Un uzreiz redzam arī šeit šos pieņēmējus un nodevējus, tos pamata datus, un akta numuru, akta datumu un vietu, kurā veikts, pieņemsim, paraksts vai dokumentu izveide. Tad šī ir arī titullapa. Kāpēc nepieciešama titullapa? Pieņemsim, dokuments ir izdrukāts, nolikts uz galda, šeit arī speciāla saskavošanas vieta, šis vītriņi. Saskavojam dokumentu un vairs nevar redzēt uzreiz, kas slēpjās šajā aktā, kas arī ir no dokumentu aizsardzības viedokļa un dokumentu organizācijas un arhivēšanas viedokļa arī ļoti svarīgs punkts. Tad nākošais, kur mēs palikām iestatījuma eksports. Ja mums ir cits fonds, tad mēs izvēlamies fonta datni. Ja mums ir dociks šablons, piemēram, šim dociks dokumentam, tad mēs izvēlamies dociks šablonu. Un svarīgs punkts, ja mums ir fiziskais paraksts, mēs negribam šo dokumentu parakstīt fiziski, mums nav kā, tad mēs varam atķeksēt, ka mums šeit nepieciešams fizisks paraksts un pievienot pieņēmēju un nodevēju paraksta attēlu. Un viņš uzreiz jau šeit te būs tās paraksta vietas, un uzreiz jau parādīsies, ka šeit būs paraksts. Viņš gan nebūs oriģināls, viņš būs kā bilde, bet tu pieņemsim dokumentam, nezinu, kas tur nesatur baigi kritiskos datus, tad tādu arī var izmantot. Un viss, mēs varam arī šo varam neizmantot, bet varam konkrēti, ja mums ir gatavs dokuments, saglabāt kā šablonu. Kas parādīsies jau šablonu tabā, piemēram, saglabāsim, nezinu, kas šodien pa datumu, laikam 11. 11.01.2026 testa. Un es laikam nospēju enter, netīšām, bet labi nekas. Un šim testa šablonam, jebkuram šablonam varam uzlikt paroli. Ja mēs viņu tālāk būs nepieciešams viņu ielādēt, tad mums būs jāuzrāda paroli, savādāk mēs viņu nevarēsim ielādēt. Es iztestēšu to pašu paroli tests. Ok. Labi, un mums ir saglabājies šeit pie šabloniem. Bet tas, ko es vēlos šobrīd tā parādīt, ir, kā mēs varam ģenerēt uzreiz PDF. Nospiežam ģenerēt PDF. Būs mazliet jāuzgaida kāds brīdis. Un uzreiz redzam, ka dokumenti saglabāti mapē dokuments akta generators output. Viņš uzreiz būs iemests dokumentu mapē, tātad mēs varam apskatīties dokumenti, kur mums te ir akta generators output. Mēs viņu arī varam, piemēram, pieslēgt kaut kur šeit klāt, bet labi, tas pagaidām nav būtiski. Un redzam, ir izveidot atsevišķu mapīti ar šodienas datumu un akta numuru. Un šeit būtiskākais, ko redzam, ir JSON fails, kas ir kā noklusējuma fails, ko mēs varam pēc tam ielādēt jau no sistēmas pašā programmā un viņu rediģēt. Bet tas šobrīd mums nav nepieciešams, mēs vienkārši atveram šo PDF datni vaļā un, kā redzam, šeit mums paprasa paroli. Un tā bija parole, ko mēs ievadījām agrāk šeit, vai ne? Un cik es pareizi atceros, tad parole bija tests. Vai ne? Es pamēģināšu ievadīt nepareizu paroli. Piemēram, tests 1. Ok. Mums parāda, ka parole nav pareiza. Ok, labi. Un tad ievadam pareizo. Un tad mums atverās vaļā šis konkrētais PDF dokuments, ar ko mēs varam tālāk paši rīkoties. Mums ir iekļauts tas QR kods. Es īstenībā viņu varētu pamēģināt noskanēt. Tātad es noskanēju šo QR kodu. Es mazliet viņu pietuvināšu.
Tā, tagad es viņu varu noskanēt. Un, kā redzam, kods satura akta numuru, datumu, vietu un kādas ir pozīcijas un cik daudz šajā dokumentā pie nodošanas. Tātad, es nezinu, vai jūs varēsiet redzēt, gan jau ka nē, bet laikam, ka varat kaut ko redzēt. Tātad, jā, bet kā arī redzējāt, to QR kodu mierīgi var atslēgt. Tas nav īpaši būtiski šobrīd. Viss kā norādījām, gan visi attēli, un tostarp arī pielikumi, piemēram, atvasinājums 1, pašu kapitāls uzdevumu. Un viss. Un tāpat tās varam pievienot uz 100 failu, kā pielikumus, un viņus arī lejupielādēt. Nav. Un arī tas svarīgākais eksportā, mēs varam saglabāt zip failu, turpat tās pieņemsim tajā pašā aktā, šeit. Viss. Un tagad, kad mēs atveram to mapīti vaļā, tā, atjaunosim. Man šeit kaut kāds laiks nepieciešams, lai... Rekur, redzam, ka ir zip mapīte izveidota. Un zip mape iekļauj sevī šo JSON failu atkal, konkrēto aktu un pielikumus, kas ir svarīgi. Tos pašus pielikumus, ko mēs pievienojām. Tātad, jā. Tāpat tās varam ģenerēt šo docx Word failu un uzreiz arī, piemēram, drukāt PDF. Tātad mēs uzspiežam drukāt arī var šeit uzreiz uzspiest. Un nav tā, kad ir nepieciešams būt saglabātam PDF failam. Var arī spiest uzreiz drukāt PDF. Bet, kā varam redzēt, tad mums neģenerējās šis drukas priekšskatījums, jo vienkārši pēc šī exe failas atvēršanas un instalācijas mums ir jārestartē dators. Jo, lai pievienotu šo Poplar sistēmai, nepieciešams pārstartēt sistēmu. Ja? Un tad mēs arī uzreiz varēsim spiest drukāt PDF, un mums arī viss forši strādās, jo Poplars mums šobrīd ir pievienots tikai kā programmai. Ja. To arī svarīgi atcerēties īstenībā. Tālāk papildu iestatījumi. Labi, šitais baigi neiedziļināšos. Vienīgais ir tas, īstenībā arī pamata dati. Ja mums ir, piemēram, cita valūta, tad mēs atzīmējam šeit, piemēram, ASV dolāru. Un mums uzreiz būs ASV dolārs, un toliņās viņš atjaunosies. Redzam, ka ir USD. Bet tad atkal būtu aktuāls jautājums, vai ne? Ir USD, un tad ir atstarpe un dolāra zīme. Tas ir tāpēc, lai mēs varētu izvēlēties, lai mums būtu izvēles iespējas. Šobrīd, pieņemsim, es gribu dolāra zīmi. Tad mums arī viss parādīsies dolāra zīmē. Un, ja mēs gribam ievietot vēl citu, tad mēs arī to varam ievietot. Vienkārši paši ierakstot vai iekopējot iekšā. Un kā redzam, tā. Šeit uzreiz jau arī būs šī dolāra zīme, kad viņš atjaunosies, ja? Tā tad ir dolāra zīme, ja? Un tas aizņem kaut kādu, protams, laiku, bet, lai mēs nepārtērētu šī datora resursus un lai programma strādātu ļoti stabili, tad arī nepieciešams kāds laiks, lai ielādējās, ja? Principā, man šeit arī, tas ir viss, bet nav viss, ja, vēl.
Ir papildus iestatījumi, tātad te var visu kaut ko menedžēt, izvēlēties, piemēram, to pašu PDF lapas izmēru, ja mums nepieciešams, pieņemsim A3. Es gan šaubos, kurš gribētu aktu vai kā dokumentu drukāt uz A3 lapas, bet var jau būt. Var jau būt, kad ir kāds. Tā. Viss, redzam, bet viss ir samazinājies. Izņemot šīs daļas, jā. Varam arī pieņemsim to pašu A5 izvēlēties. Uzreiz mums ir A5 dokuments, kā redzam, ja? Labi, paliksim pie tā paša A4, lai mēs būtu kā standartā, vai ne? Standarta lapa ir A4 parasti dokumentiem. Un tikai pie ārstiem ir vēl kaut kādā A5 redzam. Bet, jā, šeit arī mēs varam mainīt dokumentu to orientāciju, bet mums saglabājās tas portrets, kas ir arī mēs šeit parasti. Un visu varam mainīt. PDF kreiso malu atstatumus, fonta izmērus, attēlu platumus, automātisko akta numuru ģenerāciju, noklusējumu valūtu, visu tabulu rindas, tabulas krāsu, režģu krāsu, vai rādīt lapu numurs, vai rādīt ģenerēšanas laiku. Un visu pārējo, vai mums nepieciešams ūdenzīmes, kādas ir noklusējuma pilsētas, vai rādīt pozīciju piezīmes tabulā, vai rādīt pozīciju sērijas numuru tabulā. Šie visi ir noklusējuma iestatījumi, ja? Un arī tās pašas krāsas pieņemsim, tad tās arī šeit ir iespēja mainīt. Un izmantojot šos krāsu kodus, to arī iespējams izmainīt. Es režģi krāsu izmainīšu, piemēram, melnu. Kā redzam, šobrīd viņa ir pelēka, bet man šķiet labāk varētu arī izskatīties šī melnā krāsa, ko arī tuņās redzēsim. Redz? Un arī uzreiz tabula. Tabulas režģis ir melns. Jā, un iestatījuma eksports, labi, šeit mēs neko nedaram. Šitien, pārsvarā visas parādīja. Un šeit pieejamie šabloni. Varam redzēt, ka mums tas, ko mēs izveidojam, ir pieejams šeit. Mēs viņu uzreiz varam ielādēt, varam dzēst, varam mainīt vai pievienot paroli, vai arī uzreiz noņemt paroli. Bet, ja mēs gribam noņemt paroli, un ja mums ir uzstādīta parole, tad mums viņa būs jāievada. Es to varu nodemonstrēt, jo mēs taču ievadījām paroli, vai ne? Viņam. Un arī parole bija tests. Un ok, un visu paroli no šablona veiksmīgi noņemt, un mēs viņu varam turpatās ielādēt. Tā pati adrešu grāmata. Es parādīšu, piemēram, saglabāt adrešu grāmatā konkrētu. Un viņš automātiski arī uzreiz saglabājās. Bet svarīgi ir, mēs neesam adrešu grāmatā, rekur. Svarīgi arī, piemēram, rekur saglabātās personas. Rekur ir ķeksīt, piemēram, nosaukumu ģenerē sistēma automātiski, kas iekļauj uzņēmumu un uzreiz iekļauj kontaktpersonas vārdu un norādīto uzvārdu. Bet ja mums nav viņš ieķeksēts un mēs gribam saglabāt, piemēram, nodevēju saglabāt adrešu grāmatā, tad viņš uzreiz arī prasa to nosaukumu. Viņš, protams, arī parāda, kāds tas varētu būt, bet mēs viņu vēl varam izmainīt. Tā kā, piemēram, Jānis tests un ievadīt vēl viens tests. Man tur laikam iznāk tests. Bet labi, nekas. Un spiežam OK, un kā redzam, tad viņš jau ar to pielāgoto pielāgoto nosaukumu ir arī ielādēts. Un mēs viņu varam ielādēt arī no šejienes, kur mums ir nepieciešams. Tad arī ir audit, visas veiktās darbības. Jebkad visas veiktās darbības, ko mēs esam veikuši, tās mēs varam šeit. Vienkārši, lai būtu pārskatām, kas mums ir veikts,
ko kurš, piemēram, darbinieks ir darījis vai nav darījis. Un, jā, no šejienes arī visus varam pārskatīt. Kā arī vērts pieminēt, kad strādā undo un redo, tad atpakaļ un uz priekšu funkcijas, kad, ja kaut ko nepareizi izdarījām, vienkārši Ctrl Z vai Ctrl X uz priekšu. Un jā, karte, tas pats, mēs šeit varam sameklēt konkrētu adresi, parāda kartē un ieliekam. Nu, es varu nodemonstrēt, piemēram, šeit. Kārta, nezinu, pieņemsim skolas, iela, 5, ogri. Spiežam meklēt. Vai neparādās tā adrese konkrēti. Atlasam šo. Tā, nu jā, skolas iela. Viņš ieliek visu. Un šo, un iestatīt vieta lauku. Un uzreiz viņš būs iestatīts kā vietas lauks šeit pamata dators. Ja, un man šeit es esmu izstāstījis būtisko, kas ir būtisko visu. Protams, ir vēl kaut kāds nianses, kur, piemēram, fails varam, īstenībā ļoti, ļoti svarīga funkcija, kas ir nepieciešama, elektroniskais paraksts, vai neparakstīt uzreiz elektroniskais dokumentus. Bet es nezinu, vai uz konkrēto datoru ir uzinstalēts e-paraksts. E-paraksts nav uzinstalēts, bet es nezinu, kā tagad darīt. Bet labi, es parādīšu, kā to izdarīt. Reku, piemēram, e-paraksts download, uzreiz paņemam e-paraksts oficiālo vietni un lejupielādes. Apstiprināt visas, mums ir Windows, lejupielādēt jaunāko versiju. Un es nezinu, kāpēc e-parakstītājs ir tik liels fails, apskatieties 373 megabaiti, bet jā, nu viņš kādu laiku šeit lejupielādēsies, bet es pastāstīšu arī tālāk, ko nepieciešams zināt. Tātad šeit ir iestatījumi. E-paraksts, un mums ir jāatlasa konkrēta lokācija, kurā mums e-paraksts atrodas. Bet to mēs varam atlasīt tikai, ja mums tā ir uzinstalēta. Tā, skatāmies, kas šeit notiek. Labi, jau puse ir. Kamēr gaidām, jā, nu, būtiski, ko es arī nepateicu sākumā īstenībā, pēc instalācijas veikšanas obligāti restartējam datoru, kas arī ir svarīgi. Nu, lai tā populāri būtu iekļauts sistēmas tajos noklusējuma iestatījumos. Labi, kā redzam, e-parakstītājs ir uzinstalēts. Atveram exe failu vaļā, tā, kur mums viņš tur radīsies. Jā, un kā gaidām, svarīgi ir Mēģināsim, vai mēs varam atrast e-parakstu. Reku, mums ir e-parakstītājs, ja? Labi, tad viss strādās. Tad mēs e-parakstītāju sameklējam un atveram file location, jeb file atrašanās vietu. Un viņu vienkārši nokopējam pie properties un nokopējam targetu. Un tad šeit iestatījuma e-paraksts arī tālāk šeit viņi iekopējam iekšā. Tā. Vai arī vienkārši. Vienkāršāk būs pašiem aiziet, kā redzam,
programmu fails, parakstītājs 3. Šis. Un viss izvēlamies šo exe failu. Un ok. Tātad, jā, tad tālāk mēs spiežam fails, ģenerēt, parakstīt e-paraksts dokumentu, spiežam ģenerēt, mēs izvēlamies, kur mēs viņu saglabāsim. Tātad, bet es gribu pamēģināt, tātad mums ir parakstīt pēdējo, tā, labi. Tad mēs spiežam ģenerēt un parakstīt, izvēlamies vietu, kur mēs saglabāsim. Piemēram, tur patās outputā, tieši tur tajā pašā vietā. Un mēs viņu saglabāsim tur. Un tuliņās arī atvērsies šī. Redzi, piemēram, uzreiz arī parādās ziņa, ka PDF saglabāts un atvērts parakstīšanai. Ok. Un tad es nevaru gan parādīt. Šī loga tuliņās es pārvilkšu, kad kur mums arī atverās e-parakstītājs, kad viņš atver dokumentu. Bet arī šobrīd mums ir kļūda, tāpēc, kad mēs nerestartējām sistēmu, kad instalējām e-parakstītājs 3.0. Mums ir jārestartē dators, un tad mēs varēsim atvērt gan e-parakstītāju, gan arī atvērt šeit drukāt, jo būs Poplar pievienots datoru direktorijai. Un viss. Labi. Un viss tā. Tad, jā, tas arī faktiski viss. Šeit ir fails, var pievienot, piemēram, arī ielādēt to pašu JSON failu, kas bija mums šeit, kas ir bijuši pēdējie, un tā arī menedžē tos failus. Un šis arī viss. Un vēl svarīgs punkts, kad mēs aizvaram ciet, mēs varam saglabāt pašreizējos iestatījumus kā noklusējumu, vai arī nesaglabāt, vai arī cancelot to procesu aizvēršanas. Bet mēs gribam saglabāt. Ok, spiežam. Jā. Tagad arī tas viss, bet es arī parādīšu, ka viņi arī reāli saglabājās kā noklusējums. Tā, kas tā, kā viņš saucās? Man šeit aktu. Ģenerators. Nu, ja programmai nepieciešams kāds mazliet laiks, lai viņu atvērtos, bet, kā redzam, tad arī programma ir atvērusies un saglabāt iepriekšējie dati, ko mēs uzstādījām kā noklusējumu. Bet viņš nesaglabā pozīcijas, kas arī ļoti svarīgi datu aizsardzības nolūkos. Piemēram, ja ir saglabāt un kāds cits atver, tad viņš var redzēt visas tās pozīcijas. Bet ja ir saglabāts, piemēram, šablons un šablonam uzlikta parole, tad mēs arī, un šablonam, piemēram, ielādēt izvēlēto šabloniem. Tā. Šabloni gan saglabā visu informāciju, kas bija. Redziet, piemēram, arī visas pozīcijas, visus attēlus saglabā un tā tālāk. Šobrīd ir gan viena mazliet nelaime, kad viņš met šādu kļūdu, kad nav atrasts, bet realitātē fails ir atrasts un viņš ielādē viņu. Tā, to nebūtu jāņem vērā. Bet, kā jau pēc pieredzes, tad failiem parasti arī
failiem un maniem kodiem un programmā parasti ir kaut kādi atjauninājumi, tad arī noteikti šīs kļūdas tiks labotas. Un, ja ir vēl kādi ieteikumi, tad noteikti var rakstīt man privātu e-pastu edgars@kulinets.id.lv vai arī rakstīt komentāros, ja ir kaut kādi paplašināti ieteikumi, un es noteikti tos arī ņemšu izstrādājot jau nākamo versiju programmai un mēģināšu pievienot to, kas ir šobrīd būtisks. Un arī vēl ļoti svarīgs punkts, ko es arī nepateicu, šeit pamata dati ir iespējams arī izmainīt to akta statusu. Piemēram, apstiprināts, viņš uzreiz būs šādā ten zilā krāsā, un jau uzreiz parakstīts, tad viņš izveidojās šādā zaļā krāsā, un tur arī, piemēram, ir noraidīts, atcelts, tad ir sarkana krāsa un tā tālāk. Tā kā jā, paldies, visu labu!